Plataforma numur 9. Jā, paldies, Aba, paldies par šo dienu, paldies par dzīvību, paldies, ka Jēzu, ka Tavs vārds stāv pāri visiem vārdiem, ka Tu uzvari visu, ka Tava vārda priekšā visam ir jāzemojās, katram elkam, katrai nepatiesai lietai, katram paverdzinātājam. Jā, mūsu dzīvēs, kas mēģina mūs nospiest ceļos, jā, ka tam visam ir jāzemojas Jēzu, Tava vārda priekšā. Paldies Dievam par to, paldies Dievam, ka mums ir Tavs vārds, ka nekas no tā visa nezemosies mūsu vārdu priekšā, bet zemosies Jēzus Kristus vārdu priekšā, jā. Tāpēc mēs arī iestājamies, jā, pret jebko, kas saceļās pret Dieva vārdu patiesību mūsu dzīvēs, vai mēģina nākt ar tādu spiedienu, ar kontroli, ar tādu pasludinājumu, ka tu nekad nebūsi brīvs, ka grēks tavā dzīvē uzvarēs, ka tas jau nav tev. Tas ir kādam varbūt citam, tad Jēzus Kristus vārdā, lai viss šādi meli iet prom. Un, jā, lai nāk šis uzvaras prieks, jā, šī uzvaras apziņa, ka tā uzvara ir Jēzus Kristus vārdā. Jā, nevis mūsu vārdā. Jā, paldies Tev, Aba. Šodien 64. psalms. Lūkšana pret slepeniem ienaidniekiem. Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Klausi Dievs manu balsi, kad es žēlojos, pasargi manu dzīvību no ienaidnieku briesmām, apslēp mani no ļaunu ļaužu nodomiem, no ļaundaru trakošanas, kuri trin savas mēles kā zobeni un raida kā bultas savus rūktos vārdus, lai slepeni šautu uz nenoziedzīgo, viņi šauj piepeši un nebaidās, viņi iedrošina sevi uz ļaunu, viņi norunā, kas slepeni izliks lamatus un domā, kas to redzēs. Viņi izgudro visādas blēdības, mēs esam gatavi, nodoms ir labi apsvērts, un cilvēka sirdi un prātu neviens nevar izdibināt, bet Dievs ar savu bultu viņus ķers piepeši. Tad viņiem gan sāpēs, viņu pašu mēle būs par iemeslu viņu krišanai. Lai krata galvas visi, kas to redzēs, tad bīsies visi cilvēki, un viņi atzīs to par Dieva darbu un sapratīs, kāds ir šis viņa darbs. Bet taisnais priecāsies par to kungu un atradīs pie viņa glābiņu, un visi sirdī taisnie teiks sevi laimīgu esam. Tad bīsies visi cilvēki, un viņi atzīs to par Dieva darbu un sapratīs, kāds ir šis viņa darbs. Bet taisnais priecāsies par to kungu un atradīs pie viņa glābiņu, un visi sirdī taisnie teiks sevi laimīgu esam. Jā, paldies. Pēdējais pāns, bet taisnais priecāsies par to kungu un atradīs pie viņa glābiņu, un visi sirdī taisnie teiks sevi laimīgu esam. Jā, Svētais Gars, lūdzos, ka tu katram vienam no mums atklājies, jā, palīdz Svētais Gars šajā svētapšanas procesā. Es iestājos pret jebko, kas tā kā apstādina, aptur mūs doties tā kā svēta tapšanā, kas ir tāda tapšana, kas ir ceļš, jā, mēs teicām, jā, vārdu Jēzum, bet šis svētapšanas ceļš, tas sākās tikai ar šo jā vārdu, un es lūdzos, ka tas ir raids, ka nekas nestājās tam ceļā, ka mēs varam būt tie taisnie savās sirdīs, jā, ka mēs varam teikt sevi laimīgus esam, un jā, paldies, Jēzu, ka tu mūs taisni. Šis ir tāds standarts, ko mēs nekad mūžā nevarētu savā spēkā sasniegt. Bet jā, lūdzos, ka mēs staigājam garā, tad mēs miesas kārīgi savaldīsim, ka mums ļoti vajag garu, mums vajag Dieva spēku. Jā, ka tas ir visiem mums, šis Dieva spēks, tas ir vajadzīgs. Un, jā, es lūdzos, ka mēs neviens nestaigājam tādā bezcerībā, ka liekas, kāds vispār viss būs iespējams. Un, nezinu, tikt vaļā no atkarībām, kādas situācijas atrisinās.
Jā, mēs nevaram. Es nekad to nevarēju savā spēkā, bet lasīju Dieva vārdu, un tur rakstīts par Dieva garu, ka spēks nāks pār mums, un ja mēs staigāsim garā, tad mēs savaldīsimies, un ka tie ir svētā gara augļi, kā tad savādāk, lai mums dabū, ja ne no gara, un viss, kas ir miers, prieks, lēnprātība, taisnība, pacietība, šķīstība, viss tas ir no gara. Jā, tāpēc iestājas par katru vienu, lai mēs staigājam garā, svētais gars izlejies pār mums, un ja kāds kavē, kā staigāt garā, vai teikt, jā, tas jau citiem tikai, tas jau visiem nav svētais gars, muļķības, jā, Jēzus vārdā uz melu aiziet, ka mēs varam staigāt garā un būt taisni savā sirdīs arī, un iemantot to prieku, kas Dievam ir paredzēts priekš mums. Jā, svētais gars samīļo katru vienu, stiprina, piepilda, izved katru vienu lietu, Jēzu. Es lūdzos, ka mēs arī lietojam tavu vārdu un arī ieraugam līdz ar to, kādas cīņas ir uzvarētas. Kā mēs vakar smējāmies ar draugiem, teicām, atkal nostrādāji, atkal nostrādāji, tu lūdzi, vai liekas, tev jau ir nemieris, viss kaut kas tāds, tomēr vērsties pie Dieva un atkal nostrādāji, jā. Jā, lai atkal nostrādā, lai šodien nostrādā un jā, Jēzus vārdā. Amen.